caurspīdīgums valsts aparātā ir universāls ierocis, ar kuru ir iespējams ilgstoši un fundamentāli apkarot korupciju. Un mākslīgā intelekta uzvaras gājiens padara šo metodiku vēl pulka jaudīgāku, kā viņa bija līdz šim. Jo, mākslīgais intelekts kā tāds faktiski ir darbarīgs. Darbarīgs, ar kuru ir iespējams apkopot un pārstrādāt informāciju pavisam citā līmenī, kā tas ir bijis līdz šim. Pagājušais gads, 24. gads, bija ieskicēts no mākslīgā intelekta kampaņas Progresīvā pirātu ģimniecības kanālā. Un, kaut arī tie sižeti nebija pārāk daudz un pārāk daudz nesanāca stāstīt par to, kā šie instrumenti ir tikuši pielietot praksē. Man jāatzīst tomēr, ka es smelos daudz pieredzi. Es strādāju ar šiem instrumentiem vairāk tieši finansiālās labklājības veicināšanas jomā, veicinot savas biznesa ieceres. Un, pagājušais gads bija ražīgs. Politisku darbību es atstāju samērā novārtā. Bija arī, protams, uzdzīves laiks un tā tālāk, bet tas svarīgais punkts ir tas, ka pagājušajā gadu rudenī izdevās sasniegt AGI. Tas AGI ir saīsinājums angļu valodā jēdzienam Artificial General Intelligence. Tātad mākslīgais ģenerālais intelekts. Ko konkrēti nozīmē šis ģenerālais intelekts? Par to pastāv dažādi viedokļi, bet tā ģenerālā galvenā doma ir tāda, ka šis intelekts nav specifisks, bet gan, ka viņš spēja tikt galā ar visāda veida uzdevumiem. Un, modeļi, kas tagad ir izplatīti gan no OpenAI piedāvāti, gan arī no konkurentiem, piemēram, no Anthropic, tiešām ir jaudīgi un viņi progresē ļoti ātri uz priekšu. Mēs paskatāmies, ko šie modeļi spēja pirms 6 mēnešiem, ko viņi spēja tagad, tad ir jāatzīst, ka tas progress ir tiešām ļoti ātrs, ļoti tāds intensīvs. Pasaule sāk attīstīties daudz ātrāk uz priekšu, kā viņa to ir darījusi līdz šim. No otras puses, es gan nedomāju, ka mākslīgais intelekts tagad pats pārņems, pasaules grožus un sāks kaut ko pēc savas idejas bīdīt. Jo dienas beigās tas tomēr ir instruments, tas ir darbarīgs, un kādam cilvēkam ar kaut kādu motivāciju ir jāsāk šis darbarīgs lietot. Mākslīgais intelekts pats no sevis aiz garas laika diez vai sāks kaut ko darīt, ja pirmkārt, tur ir finanses, uzturēt datorcentrus, uzturēt serverus, uzturēt jaudīgu pieslēgumu internetam, tas viss maksā. Tātad mākslīgais intelekts pats par sevi nevar pastāvēt, bet, tas ir instruments. Šeit varbūt pievērsīšos nelielam stāstam par enerģijas efektivitāti kustībā. Tātad cilvēks no visām būtnēm netuvu nav tā būtne, kas visefektīvāk var pārvietoties enerģijas ziņā. Tātad, kuram vajag vismazāk enerģiju, lai tiktu no punkta A līdz punktam B. Kaut kāds dzīvnieks, es aizmirstu, kurš ir šai jomā pulka efektīvāks nekā cilvēks. Bet
Ja cilvēks uzkāpj uz velosipēda un sāk braukt ar velosipēdu, tad viņš visus dzīvniekus atstāja aiz muguras. Un šeit runāja par parastu velosipēdu, nevis tādu specializēto, kur cilvēks bezmaz vai guļ tajā velosipēdā, un kur viņam apkārt ir tāda aerodinamiska kukona. Tāda velosipēda, es domāju, tajā, ar kuru viņi brauc daudz kilometrus speciālās olimpiādēs. Jā. Es runāju par parastu velosipēdu. Un tā stāsta būtība ir tāda, ka ar instrumentu, ar darba rīku cilvēks no samērā neglaimojošas pozīcijas spēja paliekties pulka augstāk un sasniegt jaunus augstus. Un, mākslīgais intelekts viennozīmīgi ir instruments, kurš cilvēkiem, kuri ar to strādā, dod līdz šim vēl neredzētas iespējas un milzīgu potenciālu. Pārsvarā līdz šim tā galvenā enerģija un darbošanās visā tai korupcijas apkarošanas jomā ir nākusi primāri no manis. Protams, cilvēki izsaka viedokļus, izsaka ierosinājumus, dot padomus un tā tālāk, bet tā enerģija aiz progreso pirātu ņemniecības visu šo laiku nākusi no manis. Un šo enerģiju es varu, kā lai saka, būtiski paplašināt. Jo man vairs nav viss jādara pašam, es varu izmantot instrumentus, kuri manu ražīgumu milzīgi kāpina uz augšu. Protams, internetā šāda tāda informācija jau ir pieejama. Es esmu daudz kritizējis, ka, saistībā ar pašvaldību un arī valsti, tomēr daudz būtiska informācija nav pieejama. Bet šogad, 25. gadā, daudz kas liecina par to, kā uz tirgus iznāks tā saucamie mākslīgā intelekta aģenti. Šie būs rīki, kuri būs spējīgi paši internetā uzreiz kaut ko darīt un uzreiz meklēt informāciju. Uz doto brīdi tie rīki, kuri ir pieejami, dara to tikai ar skatienu uz pagātni. Pašu svaigāko informāciju viņi nevar atrast. Bet mans politiskais darbs viennozīmīgi ir arī ļoti saistīts ar skatu uz pagātni. Un ļoti liels atbalsts no mākslīgā intelekta priekš manas darba ir tieši milzīgi garu likuma tekstu caurlasīšanu un izpētīšanu. Jo, pieņemsim, tas pats krimināla likums ir ļoti garš. Ja? Tur ir vairāki 100 panti, un, labi, es zinu tagad, kuri panti ir saistīti ar korupciju, bet atrast tiešām līdzinējo praksi, līdzinējos spriedumus, kuri ir saistīti ar tiem pantiem, ir grūti. Valsts iestādēm piedāvātie meklēšanas rīki nav pārāk efektīvi, nav pārāk ērti lietojami. Bet mākslīgais intelekts var atrast veidus un piegājienus, kā šos rīkus izmantot. Jo priekš viņa kaut kas priekš cilvēki ir grūts, nav tik grūts. Rīki, kuri pēc funkcijas it kā strādā, ar kuriem var tikt pie informācijas klāt, bet kuri priekš cilvēki ir ļoti neērti un ļoti nepārskatāmi, var būt priekš mākslīgā intelekta samērā ērti lietojami. Un attiecīgi
tāds punkts, kas šogad, 25. gadā, ir fundamentāli savādāks nekā līdz šim iepriekšējās kampaņās 17. un 21. gadā, ir tāds, ka man ir iespēja piekļūt daudz lielākam informācijas klāstam kā līdz šim. Un pieeja informācijai ir sakne cīņai pret korupciju. Jo cīņa pret korupciju balstās uz ideisku darbu. Lai korupcija varētu tikt apkarota, vispirms galvā ir jābūt idejai, ka tas un tas ir nepareizi, un pret to kaut ko vajag darīt. Ja ir iespēja pārzināt likumus un šo nepareizību vēl tiešām pamatot ar likuma pantiem, tad iespēja cīnīties ir pulka lielāka. Un šai ziņā mākslīgais intelekts nudien ir ļoti tāds jaudīgs rīks. Pirātu kustībai kā tādai jau ilgstoši ir, kā lai saka, tādā DNA iekšā tas, ka valstī ir jābūt caurspīdīgai. Jo ilgus gadus ir bijis tā, ka valsts aparāts masīvi novēro iedzīvotājus. Sevišķi negatīvi tai ziņā internacionāli ir izcēlušās Amerikas Savienotās valstis ar NSA skandālu. Tas jau bija pirms vairāk kā 10 gadiem. Edvards Snowdens toreiz tur bija tāds ļoti aktīvs cilvēks, kurš ar saviem atklājumiem daudz šokēja, bet tur ir arī bijuši daudz citu trauksmes cēlāji. Arī, piemēram, Julian Assange, bet viņam tas darbības lauks arī ir vairāk orientēts uz citiem, kā lai saka, tematiskajiem smagpunktiem. Tā lieta ir tāda, ka valsts ir, nereizi vien izmantojis savas pilnvaras un savu varu, lai vāktu milzīgs daudzums informāciju par saviem pilsoņiem. Un, tā atskaite par to, kā tiek ievērota datu drošība, bieži vien ir ļoti trūcīga. Protams, Latvijas valsts un Amerikas Savienotās valsts ir divas dažādas valsts. To es saprotu. Un, Latvijai, protams, nav tādi resursi, tādas iespējas un tādi speciālisti, lai īstenotu tāda līmeņa novērošanas, kā ASV, bet mūsdienās jau daudz programmatūru un tehnoloģijas var iepirkt un nevajag jau visu pašiem attīstīt. Tā kā es nebūtu tik droši, ka tur netiek kaut kas paņemts no ārzemēm un netiek izmantots, lai cilvēks novērotu. Bet, lai būtu tas, kā nebūtu, valsts pati mīl slēpties visādos noslēpumos. Un faktiski, ja runa iet par visādiem korupcijas nedienām, tad noslēpumainība sasniedz milzīgas augstnotnes. Visādi tiesu procesi un tiesu lēmumi saistībā ar korupcijas lietām bieži vien tiek visādi slēpti un nomaskēti. Konkrēti, ja mēs runājam par korupcijas incidentiem Doboles novadā, tad ir jāatzīst, ka sabiedrība par tiem šādi tiek informēta no portāla Leta, kurš tad padod tālāk citiem ziņu portāliem, tādu ziņu buklet, ziņu apkopojumu par to procesu, bet, tā pieejamā informācija ir diezgan minimāla. Piemēram, netiek nekad, cik man ir bijis iespējams tam līdz sakot, publicēti kodi, jeb konkrēti numuri no tiesas procesiem, ar kuriem būtu iespējams šo
tiesu procesus un šos spriedumus unikāli identificēt. Kaut arī, šādi identifikācijas numuri kā tādi eksistē visiem spriedumiem. Tas ir standarts. Tiesa ar viņiem strādā. Kāpēc viņi netiek publiskot? Grūti uzminēt. Man liekas, ir vēlme slēpt to visu. Ja? Ja no sabiedrības ir ticis zakts, tad kaut kā taisnīgi, ka sabiedrība var arī iepazīties tad ar to tiesas spriedumu. Un tiem argumenti, kā līdz tam tiesas spriedumam ir izdevies tikt. No satversmē ļoti skaidri teikts, ka suverēnā vara iziet no tautas. Tātad tautai, kā suverēnās varas turētājai, ir pamatot interesi skatīties uz to, kā tad tie cilvēki, kuriem ir šī vara deleģēta, ar viņu tiešām apējās, un kā viņi strādā, kā viņi pieņem šos lēmumus. Un pārāk bieži tiek argumentēts ar kaut kādu noslēpumainību, ar kaut kādiem valsts noslēpumiem, kur tas ir pilnīgi nevietā. Tas nav labi. Tā kā, šai ziņā es, protams, palikšu šai vēlēšanu kampaņā pie iestaigātā ceļa, kurš jau ir ticis iesākts samērā sen. Tā ir tāda tradicionāla veca tēma pirātu kustībām visur, kur pasaulē, un es domāju, ka šī tēma paliks arī aktuāla šai vēlēšanu kampaņā. Paldies, ka skatījāties!